Čau, Vika! Sveiki! Mēs esam tavā izstādē Galerijā Alma. Vai tu varētu pastāstīt par to īsumā? Labdien! Tātad šī ir mana trešā personāla izstāde Galerijā Alma, un man liekas, šī ir mana ever personālākā izstāde satikšanās, un tēma ir satikšanās ar manu meitu, kas notika gadu atpakaļ, jeb satikšanās, kas nozīmē dzemdības. Un tātad šajā izstādē es apskatu šīs 3 stundas, kamēr šis process notika Jūrmalas slimnīcā. Un tātad šeit ir 3 daļas. Viena daļa ir mani pašportreti fotogrāfijas. Mēs izvēlējāmies beigās 2. Otra daļa ir darbs ar video, un tās ir tādas kā kadru sekvences, kadru kompozīcijas. Un trešā daļa ir teksts, ko es uzrakstīju par šo visu notikumu. Un kāpēc fotogrāfijas un kāpēc ir video izmantots? Tātad sākumā kad es nonācu šajā palātā, es nolēmu uzņemt dažus pašportretus, ko es arī izdarīju, bet pēc tam tas vairs nebija iespējams. Un kāpēc tas nebija iespējams? Tas nebija iespējams, tāpēc, ka vienkārši ir ļoti lielas sāpju intensitāte aug. Vienā brīdī tad tu jau vairs vienkārši nespēji par to domāt, un tas bija brīdis, kad kamera uz statīvu tika pārslēgta video režīmā. Līdz ar to lielākā daļa procesa ir reģistrēta tieši kā video. Un kas varbūt man likās interesanti, ir šo video mēģināt apstādināt un paskatīties ļoti detalizēti uz to, kas un kā notika. Un tad filmēts ir 29 kadri sekundē, tad šis video ir sadalīts kadros, un šīs kompozīcijas paņem tādu, šī, piemēram, redzamā ar sejām, man liekas, tās bija kaut kādas 16 sekundes vai kaut kas tāds, un jūs varat redzēt, kā uznāk viens sāpju vilnis, kā viņš attīstās un noiet. Tādā veidā, un tas man likās kaut kādā ziņā varbūt interesantāk nekā vienkārši skatīties šo lietu reālā laikā video, jo ir arī tāda lieta, tās bija 3 stundas, bet man reāli likās, ka tas ir, 300 stundas. Un šis arī mazliet ir par šo tēmu, kad var laiku tā izvērsti skatīties. Un kāpēc tev bija svarīgi dalīties ar šo pieredzi? Pirmkārt, es gribēju šo pieredzi nofiksēt pati priekš sevis. Tas bija pirmais, ko es gribēju. Man tas daļēji izdevās, par ko es esmu priecīga, jo daļa no tā procesa tomēr netika nofilmēta, kas ir pati bērna izspiešana, tur tas nebija iespējams, bet ir tas viss laiks pirms tam un uzreiz pēc tam. Man bija svarīgi pirmkārt to fiksēt, tas izdevās, jo tas nekas nebija garantēts, ka tas izdosies, jo kā mēs varam zināt, kā mēs varbūt, vai jūs, vai mēs zinām, tas process varbūt visai neparedzams. Un pēc tam, man liekas, ka ka tas ir tāds izaicinājums uztaisīt izstādi par šādu tēmu, par kuru, piemēram, par dzemdībām darbi pārsvarā ir zīmējumi, gleznas, aizej nofočēt citus cilvēkus un to savu pieredzi tomēr paturam pie sevis. Tas ir tāds tipiskais veids varbūt, jo bet no otras, es nezinu, ar ko, piemēram, zīmējums vai glezna, kāpēc viņš var būt un kāpēc nevar būt fotogrāfija ar to pašu, jo beigās tas tomēr ir attēls, nevis realitāte. Tas bija izaicinājums pret mani pašai sev. Man tas viss bija ļoti satraucoši. Tagad
joprojām ir atklājusies šī izstāde, jau pagājušas dažas dienas, tagad es beidzot jūtos normāli kaut cik. Jo man tas man tiešām šāds satraucošs pasākums, es neatceros, vai man ir vispār bijis. Un man tas, protams, motivācija pabeigt šo procesu, pārstrādāt līdz galam, ir izstāde, jo es pati priekš sevis kaut ko daru, bet es tā nekad nepabeidzu, jo man nav motivācija to kaut kur parādīt. Tā, diemžēl, tas ir. Man šeit parādās tādi interesanti aspekti. Viens ir tas, ka Mēns reizēm teica, ka kaut kāda mākslas darba radīšana vai izstādes veidošana arī ir kā bērna dzemdēšana. Un vēl viens aspekts, ka tavu meitu sauc tāpat kā šo galeriju. Labi, un kas man jāsaka par to? Vai bija kāds komentārs par šo? Mākslas darba radīšana ir kā bērna dzemdēšana. Tā saka, jā, es varbūt arī esmu cilvēks, kas varbūt kādreiz ir tā teicis, labs jautājums. Es laikam nepiekritīšu, tomēr tas ir baigi atšķirīgi. Tā brīdī, kad tas dzemdējas, saprot, ka tas ir viss savādāk tomēr. Jā, vai kad cilvēki, piemēram, kādās performancēs, es taisīju vienu video, kur es atveidoju kaut kādu, kur bija kaut kāda performance, kas ir it kā dzemdības. Tas, protams, smieklīgi par to domāt šobrīd, bet, es laikam teiktu, ka tas nav tas pats. Un tomēr attiecības ar mākslas darbiem un attiecības ar reāliem bērniem ir ļoti savādāka lieta. Es nepiekrītu šitam. Bērnu sauc tāpat kā šo galeriju, tā nu tas ir, un ko nu vairs. Un kāds tev bija atslēgas atklāšanā? Kas, manuprāt, kas man pašai bija pārsteidzoši un man ļoti iepriecināja. Daudzi cilvēki, arī man nepazīstami vai mazliet pazīstami, viņi uzreiz gribēja dalīties ar savu pieredzi. Vienalga, vai šī pieredze ir saistīta ar to, ka viņi ir piedalījušies kā vērotāji, palīdzējuši dzemdībās kādam, vai tā ir viņu personīgā pieredze, vai kaut kas tāds. Tas man liekas ļoti sirsnīgi, ka cilvēki uzreiz grib runāt par sevi. Vēl vairākas meitenes teica, ka viņas nobijās. Tas gan nebija mērķis nekādā veidā. Samazināt dzemdību Latvijā? Nē, man liekas tieši, ka tas varētu palielināt. Bet, labi, neko nesamazināt, ne palielināt, katram pašam jādomā. Bet dažas meitenes teica, ka nobijās. Vismaz viens cilvēks teica, ka tas ir too much. Tie viedokļi ir dažādi. Vairāk jau laikam, vismaz, ko cilvēki saka man, ka viņi novērtē šo drosmi dalīties. Bet, protams, es nekad nezinu, ko viņi saka viens otram. Vai šīs izstādes kontekstā domāju par tā saucamo feministisko diskursu un kā tas iekļaujās tajā? Nezinu, tad jau tiem, kas raksta diskursu, viņiem ir jāizdomā, vai tas kādā veidā iekļaujās vai neiekļaujās. Vai tu par to apzināti kaut kā domājies? Nē, viņš nevar neiekļauties, ja šī darba autors ir sieviete, un tas ir par tādu, svarīgo tēmu, teiksim tā, viņam kaut kā ir tur jāiekļaujās, bet kā tieši to jau es tā nemāku. Es tik labi šo diskursu nepārzinu, lai es varētu viņu tur iepozicionēt tur tieši šitā vai tā. Es tā, teiksim, godīgi nebiju meklējis lielu teoretisku pamatojumu. Es tikai paskatījos, vai Latvijā kāds ir darījis kaut ko līdzīgu. Secināju, ka nav, un man ar to pietika. Tā. Vai tu vari vēl dažus vārdus par iekārtojumu? Mēs pilnībā neredzam, un te ir tādas spraugas, kas arī var kādam kaut ko atgādināt saistībā ar... Tad var tā būt. Iekārtojums ir tāds, ka viņš ir vairāk vai mazāk tie darbi, kas ir uz logiem, un arī šis portrets, tas ir vairāk vai mazāk sākuma stadija. Mēs virzamies chronoloģiski. Te mēs virzamies uz arī, te jau tā trakāk aiziet, un šis viss ir jau pēc tam, kad bērns ir piedzimis. Šī ir pati pēdējā fotogrāfija uzņemta. Šeit notiek, kad piedzimst bērns, ir diemžēl jādzemdē placenta,
un tas notiek šeit, kas ir nepatīkami. Un šis ir piecelšanās pēc tam, kad viss ir izdarīts, kas ir fiksēti, kad 2 cilvēki palīdz piecelties un aizved prom, un viņi aizved uz šejieni. Un tās ir pašas beigas. Beigas ir, mana mamma teica, jā, bet varēja kaut kas būt pozitīvs. Es viņai saku, ir viena fotografija ļoti pozitīva. Viņa saka, jā, vispār jā. Tad ir baigi ok. Labi, paldies tev. Jā, paldies.